Latvijā ir aptuveni 2,2 miljoni iedzīvotāji. Trešā daļa no tiem ir bērni un jaunieši vecumā līdz 24 gadiem. Ikdienā ik viens cilvēks nonāk saskarsmē ar citiem. Tādēļ cilvēku savstarpējās attiecības ieņem nozīmīgu vietu mūsu dzīvē. Mūsu dzīvē mēdz gadīties konflikta situācijas, kas bieži saistās ar ļoti spēcīgām emocijām, pārsvarā negatīvām. Ja konflikti netiek risināti, savstarpējās attiecības tiek sabojātas vai izbeigtas. Sabiedrībā pastāv arī tādi konflikti, kuri tiek izraisīti noziedzīgu nodarījumu rezultātā. Šobrīd pasaulē esošās justīcijas sistēmas attīstās divos virzienos. Viena no tām ir atjaunojošā justīcija, un otra no tām ir sodošā justīcija. Sodošā justīcija pamatā attīstās ļoti dažādos ceļos, bijušajās postsovietiskajās valstīs, Austrumeiropas valstīs un vienā daļā arī rietumu valstu. Atjaunojošās justīcijas pamati pagaidām visvairāk attīstību ir guvuši tieši ASV, Austrālijā, tā skaitā arī Lielbritānijā un arī Vācijā, kur viena no pirmajām Eiropas valstīm šo pieredzi pārņēma. Atjaunojošās justīcijas uzdevumi neatšķirās no sodošās justīcijas, taču atšķirās būtiski tas instrumentārijs, ar kuru šīs justīcijas sistēmas operē. Atjaunojošā justīcija pamatā izskata noziedzīgu nodarījumu kā konfliktu, kurš ir radies starp personu un starp likumpārkāpēju. Sodošā justīcija šo sistēmu skata kā valsts atriebības sistēmu noziedzīgā nodarījuma izdarītājiem. Tātad praktiski attiecībā pret atjaunojošo justīciju visas attiecības tiek kārtotas starp valsti un likumpārkāpēju. Atjaunojošā justīcija šīs attiecības kā konfliktu risina starp pusēm, starp kurām šis konflikts ir radies. Pagājušā gada rudenī bija atgadījums, kad jaunieši pēc hokeja spēles Latvija-Krievija savas sajūsmas vai emociju vadīti pārskrēja kājām pāri mašīnām uz ielas. Viena no tām mašīnām bija arī manējā. Sanāca ierosināt kriminālu lietu, pa cik mašīna bija apdrošināta, un tā bija darba auto. Pēc kāda laika atzvanīja man no probācijas dienesta. Pēc tam zvanīja arī šo jauniešu vecāki ar piedāvājumu veikt izlīgumu caur valsts probācijas dienestu. Probācijas dienestā tika sasauktas tātad šīs sapulces ar visiem cietušiem, kas bija diezgan daudz. Un katrā sapulcē mēs izstāstījām cietušajiem, kāpēc mēs darījām to. Mēs viņiem atvainojāmies un tā tālāk. Tā ļoti, protams, tas viss notika diezgan sirsnīgi, nevis tik tādā nopietnā, formālā veidā, kā tas būtu noticis tiesas sēdē. Cietušie, viņi piekrita veikt miera izlīgumu. Nosacījums bija tāds, ka tiek apmaksāti visi zaudējumi, kam es arī pilnībā piekritu. Jau no sākta gala atzina savu vainu, un man nebija nekāda iebilduma, protams. Un es biju ļoti priecīgs, ka arī cietušie bija tik pretīm nākoši un piekrita slēgt šo lietu uz miera izlīguma pamata. Principā pēc tās sarunas ar tiem vecākiem jau man bija skaidrs, ka tie jaunieši nav no tiem, kas būtu jāsoda. Viņiem vienkārši tā sanāca, izdarīja muļķību, par ko viņi arī pēc tam paši nožēloja. Ierodoties valsts probācijas dienestā, es satiku tos jauniešus aci pret aci un vēlreiz par to arī pārliecinājos, ka viņi nav ļaunprātīgi to darījuši, un es esmu pārliecināts, ka viņi arī ikdienā tādas lietas nedarīs. Līdz ar to šajā gadījumā es veicu šo izlīgumu ar bērnu vecākiem un pašiem bērniem. Un principā nenožēloju, jo krimināla procesa iesākšana pret jebkuru jaunu personu, tas ir tomēr kaut kāds solis šīs personas nākotnē. Šis sodāmības ieraksts, tas varēja stipri izmainīt manu dzīvi, man iespēju veidot karjeru, tas pēc kā es šobrīd tiecos. Un ja mēs uztaisam to slikto fonu, tad rezultāts jau īstenībā arī nākotnē varētu nemaz nebūt tas labākais. Sodīt nevienmēr nozīmē atrunāt no pārkāpuma. Sods ir vairāk kā iebiedēšana, bet ja pārkāpums jau ir izdarīts, tad ir katra individuālā situācija jāizvērtē jau.
Un sodu piemērot vajadzētu tikai gadījumos, kad tiešām cilvēks ļaunprātīgi to dara un ir aizdomas, ka viņš to darīs arī nākotnē. Protams, nevar teikt viennozīmīgi, ka ieslodzījums nepilngadīgiem nav nepieciešams. Ja viņš, piemēram, ir kādu noslepkavojis, izvarojis, paņirgājis kādā citā veidā, līdzīgā, vardarbīgā. Bet ir ļoti daudz ieslodzīto puišu, kas ir iespējams varbūt saņēmuši reāli brīvības atņemšanas sodu par to, ka viņš ir nozadzis mobīlo telefonu, būdams alkohola reibumā. Es domāju, ka šāda veida noziedzīgi nodarījumi padarīs puisis visnotaļ nelabosies cēsu audzināšanas iestādē. Es domāju, ka mēs varam panākt pilnīgi pretēju efektu. Un viņš tur, kā kriminālā institūtā, samācīsies varbūt vēl daudz ko klāt. Un droši vien, ka ne jau labāks viņš izies, nekā viņš tur ir ienācis.